Turpinam izmeklēšanu, kāpēc saulēcīgi novākta zāle savārpoja masveidīgi pēc nopļaušanas. Apmēram 2 nedēļu laikā pēc nopļaušanas. Un interesanti, ka te ir blakus otrs, tāda paša zālē maisījuma lauks, kurš arī ir savārpojis, rektās traktoru rišu vietas, tās arī ir savārpojušas. Bet pieejot tuvāk, mēs redzam, ka šeit, šajā laukā, gandrīz nemaz nav, pirmkārt, te ir daudzreiz mazāk to vārpu, bet ka šeit gandrīz nemaz nav mīkslapu un iedru auzenes vārpas. Tas, kas šeit pārsvarā ir airenes 99%. Varbūt pa kādai rekur auzenei, iedru auzenei. Ja, bet pārsvarā airenes. Pārsvarā airenes. Un interesanti, ka tās airenes ir visur, bet biezākā slānī viņas ir šeit tieši traktoru rišu vietās. Nu, kas tas varētu būt? Atšķirība ir tāda. Saimniecības vadītājs šeit izlēma laukus pļaut tādā secībā, kā viņaprāt viņi bija gatavi pļaušanai. Tajā tālajā laukā, kur šobrīd ir masveidīgi savārpojušas mīkslapu un iedru auzenes, tas bija visgarākais, tur bija vislielākā zāle, pār 50 centimetriem, un viņaprāt tas bija visgatavākais pļaušanai. Šis lauks, šeit bija zemāka zāle, un tāpēc tas tika atstāts uz beigām kā pēdējais pļaujamais lauks. Un mans tas secinājums ir tāds, ka šeit mīkslapu un iedru auzene tika nopļauta brīdī, kad vārpas jau līd ārā, tāpēc šeit viņas vairs gan nav, tad viņi praktiski nav redzami vairāk, bet airene turpina ziedēt, turpina stresot un nākt ārā. Reku pa kādai mīkslapu un iedru auzenītei ir, bet pārsvarā airenes.